Matemātikas izaicinājums 53. diena – daļsvītra. Kas sanāks, ja mēs pamēģināsim izteikt veselos no 10 piekdaļām? Acīm redzami sanāks 2 veseli. Labi, kā būtu ar 35 septīdaļām? Tikpat viegli varam izdomāt, ka sanāks vienkārši 5 veseli. Nav grūti pamanīt, ka daļsvītra strādā tāpat kā dalīšanas darbība. Principā tāpēc to arī sauc par daļsvītru. Es zinu, ka daudzi tagad teiks, ka to zina katrs trešklasnieks, bet ticiet man, līdz ko tiksim līdz kaut kādam sarežģītākam gadījumam, puse no jums neatcerēsies, ka daļsvītra nozīmē dalīšanu. Un tā nav mana hipotēze, tas ir mans novērojums. Līdz ar to pacietieties, drīz tiksim pie interesantākām darbībām, bet šodien piefiksējiet, daļsvītra nozīmē dalīšanas darbību.